Nu, vakardien es sapratu, bija viens interesants atgadījums, kā parasti mums notiek šajās dienās, šajā vietā vispār. Jā, Nu, pastāsti, kas notika vakar? Raku zemi puķītēm, gribēja izveidot puķu dobi. Tur bija veci šīferi visādi un akmeņi. Un gar mājas malu, ja? Jā. Dīvēr bija siltināta māja un uzraku laikam granātu. Es domāju, ka sākumā, ka tā nav granāta. Es vēl viņu paņēmu un pārliku. Labi, ka tu vari to tagad mums izstāstīt vispār. Jā, jo es domāju, ka kaut kāda dzelzs bumbiņa izskat. Nu, ne bumbiņa, kaut kas tāds. Labi, ka es nereku, es droši vien, ka būtu uzšāvis ar lāpstu viņai, tā kā, nu, var domāt, ka kartupelis vai zemes vai akmens kaut kāds. Nu, tad man Miks saka, ka izskata pēc granātas, un tad mēs nofotografējām, aizsūtījām speciālistiem dažādiem, un visi apstiprināja, ka tā ir granāta. Un vakarā bija atbraukusi policija, kad jau bija tumšs, apskatījās, teica, ka laikam ir. Un tagad brauc sapieri, jā? Es parādīšu ātri, un kāda viņa izskatās. Šāda te, un iezim prom ātri, kamēr nav uzsprāgus vēl. Un tā. Izskatās, ka tā ir, kā viņa saucās, Model 39. Tā varētu būt granāta, bet to jau sapieri izstāstīs. Viņiem jābūt ir katru brīdi klāt, un tad jau neutilizē droši vien. Bet interesanti jau, ka tur varbūt vēl viņas ir, jo tur rokot ārā uzreiz šīs tereku iznāca ārā, piemēram, dzelzis. Nu, vai nu tur vienkārši dzelžu sabāsti bija, vai kaut kas vairāk ir noslēgts. Tā kā jāpaskanē būs, tas skeneri jāapstās. Nu tā, misija ir noslēgusies veiksmīgi, granāta ir savākta un aizvesta projām. Sapieri viņu paņēma, aizveda un vēl pārbaudīja, vai šeit citur nav, jo tā bija tāda aizdoma, ka varētu būt vēl kaut kas ierakt zemē iespējams, bet nekā nebija vairs. Bija visādi dzelži te bija, bet nekā tāda, kas varētu uzsprāgt. Tā ka tagad mēs zinām, ka te ir tīrs viss un varam turpināt rakt. Ka ļoti veiksmīgi viss izvērtās un cerams, ka vairs neko tādu neatradīsim. Labāk atrast kaut kādu bagātību lādi nekā sprākstošas lietas, vai ne? Labi, tas arī viss šoreiz. Un tad tiekamies jau pavisam drīz.